Tā diena, manuprāt, ir iesākusies labi, un tagad rīts ir pagājis katrā ziņā, un tagad mēs turpināsim dienu ar šo pirmo diskusiju par to, kā latviešu valodai klājas digitālajā vidē. Man liekas, ja ir nepieciešamība pēc valsts vai Eiropas Savienības finansējuma, tad ir tāds paņēmiens, ko mēdz izmantot, kas saka, ka latviešu valoda digitālajā vidē ir apdraudēta. Un arī tad, ja šis finansējums nav vajadzīgs, arī tad mēs zinām, ka ir kaut kādi draudi, ar ko valoda ikdienā saskars. Un tad mūsu diskusijas dalībnieks varēs atbildēt uz jautājumu, vai cik tālu mēs esam pavirzījušies tajā, lai latviešu valodu no šiem draudiem aizsargātu, un varbūt nekādu draudu vairs nav, un mums gluži otrādi priekšā ir tāds plašs līdzenums, kur tikai ir jāstrādā un jāiet uz priekšu. Un tad es došu vārdu katram no mūsu 4 diskusijas dalībniekiem. Es domāju, ka Andrejam Vasiljevam pienāktos sākt un pateikt par šo tēmu kaut ko. Tā, tad man vajadzētu kādu slaidingu fonu. Jā, man liekas, katram, man šodien vēl bišķīt uz vēsturiskiem ekskursiem. Var dzirdēt, ja šodien tāds noskaņojums atskatīties vēsturē, un vēl viens vēsturisks ekskurs vairāk kā 100 gadus tālā pagātnē, kas parāda, ka katram laikmetam ir savi izaicinājumi. Un toreiz Krišāns Barons izmantoja tā laika labākās tehnoloģijas, apstaigāja Latvijas tuvas un tālus novads, apkopoja Latviju dainas, saglabāja šo fantastisko valodas resursu, kas nostiprināja latviešu valodu un saglabāja vēsturei šo mūsu bagātību. Un šī laikmetā mums ir savi izaicinājumi, un mums ir jāizmanto šī laikmeta tehnoloģijas, lai latviešu valoda būtu stipra un attīstītos. Bet, ja apskatāmies mūsdienās, tam ir arī ļoti pragmatiski iemesli, ekonomiski iemesli. Saila minēja digitālā tirgus attīstību, internetu pakalpojumu lietojumus, un mēs aplūkojam statistiku, un šādu statistiku vai aptaujas ir veicis Eiropas Eurobarometer pētījums. Tad tā rāda, ka valoda ir svarīga digitālajā laikmetā. Nav tā, ka angļu valoda tagad visur dominēs un viss notiks tikai angļu valodā. Un to parāda tas, ka 46% Latvijas iedzīvotāju nelasa vai reti lasa informāciju internetā, ja tā nav viņa dzimtajā valodā. Šajā pētījumā gan netika atsevišķi dalīts, kāda bija dzimtā valoda, tie ir Latvijas iedzīvotāji, kas atbildēja. Tātad faktiski puse iedzīvotāji internetu izmanto tikai dzimtajā valodā. Un par profesionālo komunikāciju un uzņēmēju darbību runājot, 64% iedzīvotāji atbildēja, ka neveic vai ļoti reti veic profesionālo komunikāciju citā valodā kā dzimtā. Un Saila arī minēja dažus datus Eiropā par e-komerciju. Latvijas situācija to arī apstiprina, ka cilvēki nepērk vai reti pērk pakalpojumus internetā, ja šī informācija netiek piedāvāta dzimtajā valodā. Tātad 82%. Tātad šeit mēs redzam, ka valodai ir arī ļoti tieša ietekme uz ekonomisko attīstību. Un mēģinot atbildēt uz Ulda jautājumu par to, vai tehnoloģija attīstība ir sasniegusi to pakāpi, ka valoda vairs nav apdraudēta, es varu atskatīties uz 2012. faktiski 11. gadā veiktu pētījumu, kas tika veikts visās Eiropas Savienības valstīs un asociētajās valstīs. Tātad tika kopumā analizēta 30 valodu situācija
šo valodu gatavība digitālā laikmeta izaicinājumam. Tas ir, cik plaši var šo valodu lietot digitālajos pakalpojumos, internetu vidē, elektroniskajā komunikācijā. Un šo pētījumu kopumā veica pāri pa 200 pētnieki. Un tie secinājumi ir tādi biedējoši, jo tas ir ne tikai attiecas uz latviešu valodu, tas attiecas uz lielāko daļu faktiski no šīm 30 valodām, ka 21 valoda ir apdraudēta digitālajā pasaulē, jo šis tehnoloģiskais nodrošinājums stipri atpaliek no tā, kas ir pieejams lielajām valodām. Un tas ir tas izaicinājums arī, vai konteksts, kur ietvaros ir šīs aktivitātes, par ko mēs runāsim šodien, un arī daudz citas ir nepieciešams. Un kādas tad ir šīs valodas tehnoloģijas, ja tas tehnoloģiskais ekipējums, kas valodai nepieciešams, tās ir daudzveidīgas, tās ir tās, kas teksta tehnoloģijas, palīdz radīt labāku tekstu, tulkošanas tehnoloģijas, runas tehnoloģijas, multimodālās, tā jau ir tā saziņa, kurā parādās jau žesti, emocijas, un kas iet ārpus jau tiešā valodas lietojuma, un zināšana tehnoloģijas, zināšana izguva no valodas informācijas. Un šī 2011. gada pētījumā valodas tika kategorizētas šādās kategorijās, un mēs redzam, ka latviešu valoda ir starp tām valodām, kurā tika atzīmēts, ka šis atbalsts stipri atpaliek no citu valodu atbalsta. Un tas nav tāpēc, ka mēs būtu, atvainojos, stulbāki, bet tas ir tāpēc, ka vienkārši citas valodas ekonomiski ir spēcīgākas, daudzskaitlīgākas, to attīstībā ir ieguldīti daudz lielāki resursi, un mazajām valodām tas ir liels izaicinājums. Un šīs valodas ir vājāk atbalsta kā reizi šajā kategorijā, kuras skaitliski ir mazākas. Taču, runājot par to darbu, kas ir veikts kopš šī laika, man liekas, ir spērti būtiski soļi, un šī situācija šodien jau ir daudz labāka, pateicoties virknei darbību un aktivitāšu, un nedaudz par to, ko Tilde ir darījusi. Tātad mēs, man liekas, jau daudz izmanto, mēs esam par to priecīgi, mūsu pareizrakstības līdzekļus, vārdu pareizrakstību, mēs jau daudz strādājam pie teikumu analīzes, lai arī atklātu teikumu kļūdas un mācētu divdepu teicienus pareizi nodalīt ar komatu un daudz citas vārdu saskaņojumu kļūdas atklātu. Un mašīnu tulkošanas tehnoloģija jomā ir spērti ļoti lieli soļi šajā laikā, un konkrēti Tildē mēs esam strādājuši pie platformas LecNT, kur esam, paldies arī Eiropas komisijas atbalstam pētniecības inovācijas programmu ietvaros, kas ļauj mums piesaistīt labākos Eiropas pētniekus šai jomā un izveidot platformu, kuru var darbināt dažādās vidēs, uz kuras bāzes var veidot visdažādākos risinājumus, un kura ir spēju uzrādīt labākus rezultātus kā tādu kompānija kā Google piedāvātie risinājumi, un šī ir, novērtējumi, kas veikti izmantojot pasaulē pieņemto metodiku, mašīnu tulkošanas kvalitātēm. Mēs redzam, ka mūsu risinājumi spēj dot labākus rezultātus. Un tas tāpēc arī pasaules korporācijas kā Microsoft, ir vērsušies pie Tildes, lai mēs palīdzam uzlabot viņu risinājumus. Mums risinājumi arī integrēti ir Twitter vidē, kas palīdz cilvēkiem sociālajos tīklos izmantot daudzvalodu saziņu. Un esam lepni arī, ka šīs tehnoloģijas palīdz ne tikai latviešu valodai, bet arī mūsu kolēģi Igaunijā strādā un ievieš tās igauņu valodas publiskajos mašīnu tulkošanas risinājumos. Šeit redzams, kā Igaunijas prezidents atklāja igauņu mašīnu tulku. Un vēl cita būtiska joma ir terminoloģijas attīstība, valodas lietojums specializētajā saziņā, par ko arī, es domāju, šodien vēl daudz runāsim. Un šeit Tilde ir strādājis pie Eiropas terminu bankas, Eirotermbanka izstrādes, kas apvieno ne tikai latviešu valodas, bet
daudz citu valodu terminoloģijas resursus un arī integrē tehnoloģijas, kas ļauj atrast terminu atbilsmes interneta tekstu dzīlēs. Un pavisam nesen, arī pateicoties IKT kompetences centra darbībai arī ir izveidots runas atpazinējs, jeb tehnoloģijas, kas ļauj runātu tekstu pārvērst rakstītā tekstā, kas ir ļoti būtisks šajā mūsdienu multimodālajā saziņā, un iespējams nākotnē arī palīdzēs veidot tulkojumu, balss tulkojumu, balss saziņā. Un runājot par valodu resursiem, arī par šo periodu kopš šī pētījuma, kurā bija šie bēdīgie rezultāti, arī ir būtiska attīstība. Tilde ir piedalījusies Eiropas valodas resursu infrastruktūras izveidē. Rīgā ir šīs infrastruktūras MetaShare Ziemeļvalstu un Baltijas valstu centrs, kurā apkopo un saslēdz resursus no Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, un tanī ir arī plaši pārstāvēt latviešu valodas resursus, kas ir ļoti būtisks izējuma materiāls valodas tehnoloģija attīstībai. Tā ka īsa atbilde, noslēdzot garo vēstījumu, ir, ka situācija ir būtiski progresējusi, uzlabojusies kopš 2011. gada pētījuma, taču darāmā vēl ir ļoti daudz. Paldies! Paldies Andrejam. Tātad nav bezcerīgi, ir vienkārši jāstrādā, un to mēs visi tāpatās zinām, ka darāmā ir daudz, un to raksturo visi šie latviešu teicieni, kam tagad viegli, un kā ir tā ir, un cīnāmies, un tā tālāk. Tad tas attiecas arī uz valodas tehnoloģiju jomu. Andrejs Veisbergs ir Valsts valodas komisijas priekšsēdētājs, bet viņš ir arī cilvēks, kurš ir piedalījies vārnīcas izstrādāšanā, tas tā maigi sakot, bet ļoti labus panākumus guvis šajā jomā, un arī mēdz publicēt viedokļu rakstus, piemēram, presē par to, kā valoda attīstās un kas ar valodu notiek. Un tai tīpaši, protams, latviešu valodu un, piemēram, angļu valodas vai citu kontaktu valodu ietekmē. Tāpēc es lūkšu Andreju Veisbergu tagad pateikt dažus vārdus par to, kāda latviešu valodai klājas digitālajā vidē, un varbūt kas ir mainījies pēdējo 10 gadu laikā, vai 15, vai 5 gadu laikā. Kā jums ērtāk šis laika nogrieznis varbūt? Paldies. Man liekas, runājot par apdraudējumu, mums jāskatās ne tā, ka latviešu valoda tiešām būtu apdraudēta digitālajā vidē, bet mēs varētu runāt par pretmonopolu situāciju, kas ir lielā mērā Eiropas Savienības viena no pamat ievirzēm cīnīties pret monopolu. Un, ja latviešu valoda ir apdraudēta, tā ir apdraudēta tikai tai ziņā digitālajā jomā, ka citas valodas ir labāk apstrādātas, izvietotas, ar tām var labāk rīkoties, ar tām var ātrāk rīkoties. Un tieši tāpēc, kā jau Andrejs Vasiļovs teica, mēs vieni to laikam nevaram pacelt, un tāpēc ir ļoti labi, ka ir šādas Eiropas iespējas, kas ļauj mums koordinēt lietas. Runājot par digitālo vidi, man liekas, šeit ir varbūt tādi divi skati. Viens būtu nespeciālists, jeb vienkārši tekstu patērētājs vai to radītājs. Tas droši vien teiktu, ka viss ir kārtībā. Latvijas kaut ko uzrakstīt var, izlasīt var, garumzīmes lietot varam, mīkstinājuma zīmes arī pastāv, kaut kādus tulkojumus varam rast, ja ir kāds teksts, lietojam Google tulkotāju, un tad atkarībā no tā, kāda ir cilvēka dispozīcija, tad vai mēs par to smejamies, vai arī mēs par to skaišamies, vai arī sakām, tas vispār nekam neder, vai arī sakām, pietiekami labi saprast kaut ko, apmēram saprast var, kas tur ir rakstīts. Un tad otrs varētu būt tā kā speciālistu viedoklis, un speciālisti būtu gan eksperti, gan valsts iestādēs strādājošie, gan tulki, tulkotāji, leksikogrāfi. Un tur es teiktu, tad tā situācija nav tik spoža, un tā lielā atšķirība, man liekas, salīdzinot ar kādu periodu pirms gadiem 10,
kā vadītājs man lūdz komentēt, ir tā, ka varbūt šo resursu ir diezgan daudz, bet mēs tos pirmkārt nevaram atrast. Un mēs varbūt nespējam izspriest, kurš resurs ir. Piemēram, terminoloģijas jomā ir akad termbāze, TTC, ir arī jate bāze. Ja mēs salīdzināsim terminus šajās bāzēs, tie atšķirsies. Un tātad, kā mēs izdarām izvēli, ko mēs varam lietot. Tāpat arī man studenti tulkotāji ļoti bieži izmanto, teiksim, My Memory vai Lingvoice sistēmas, lai atrastu atbilsmes. Un atkal parādās dažādi rezultāti, jo šīs bāzes ir kombinētas no dažādiem avotiem. Un izlemt, kurš ir labs un kurš ir slikts, tas nemaz nav vienkārši. To pašu varētu droši vien teikt arī par valodas aģentūras mācību līdzekļiem. Paralēli tiem mēs internetā atradīsim ļoti daudz citus mācību līdzekļus. Un, protams, ir ļoti labi, ka ir milzīga izvēle, bet jautājums ir tad, kurš ir labs, un vai arī mēs mazliet nešķērdējam līdzekļus pārāk daudz, radot paralēlas dažādas sistēmas. Tāpat kā ar mācību grāmatām, man liekas, pa to laiku pa laikam tiek runāts. Vēl tāds interesants jautājums ir, protams, ka automatizētās tulkošanas sistēmas droši vien neatrisinās kvalitātes jautājumu pilnībā. Tāpat kā arī tulks vai tulkotais nenodrošina kvalitāti, ja tas nav pietiekami profesionāls. Un mums mazliet par to vajadzētu domāt. Es ļoti daudz ko sliktu esmu dzirdējis, piemēram, par Rīgas Eiropas galvaspilsētas materiāliem citās valodās. Es nedomāju, ka tie tika tulkot ar mašīnu tulkošanas sistēmām, bet vienkārši tur tika pieaicināti slikti tulkotāji vai lēti tulkotāji, kas ir viens no galvenajiem nosacījumiem. Vai arī viņiem deva nepietiekam daudz laika tulkošanā? Vai arī deva nepietiekam daudz laika tulkošanā. Tā mēs varētu atrast, šīs briesmu lietas mēs varētu atrast ļoti daudz, kaut vai pieņemsim Latvijas apraksts, Latvijas vēstures apraksts Wikipēdijā ir, manuprāt, rakstīts Maskavā. Labi, varbūt tas ir informatīvā kara sastāvdaļas rezultāts. Tā kā kopumā es teiktu, ka doma koordinēt un apvienot resursus ir ļoti burvīga, un komisija, protams, būs savu iespēju robežās gatava atbalstīt šīs iespējas un šādu virzību. Komisija vēl nav izveidota, jaunā komisija. Es vispār runāju laikam no mākoņa. Vecā komisija darbi ir beigusi, jaunā nav izveidota, bet priekšsēdētājs it kā ir iecelts. Tas cits jautājums. Par vārnīcām runājot, arī tur ir diezgan lielas problēmas, bet digitālā sfēra ir, man liekas, tā, kur mēs varam šīs problēmas risināt vieglāk, jo, teiksim, iespiest vārnīcas latviešu valodas kombinācijā ar mazām citām valodām ir ļoti dārgi. Teiksim, kas pirks latviešu grieķu vārnīcu? Kas pirks latviešu islandiešu vārnīcu? 10 cilvēki, 20, 30, tā mēs nekur tālu netiksim ar izdevniecībām. Digitālajā jomā tas ir mazliet citādāk. Ja šis teksts ir izveidots, ja tas ir pieejams, vismaz iespiešanas izdevumi atkritīs. Un šos resursus savukārt var mēģināt, acīm redzot, koordinēt un apvienot tādā veidā, kopīgi audzējot to materiālu, kas mums ir pieejams lietošanai. Paldies. Paldies Andrejam Veisbergam. Jūs iezīmējāt to valodas jomas tādu segmentāciju. Ja? Ir daudz, nav skaidrs, kuri avoti ir uzticamāki, vai arī to ir diezgan grūti noteikt. Varbūt tā ir daļa no mūsu postmodernās situācijas. Galu galā varbūt es iedomājos, ka tādā totalitārā valstī varētu būt tā, ka ir viena pareizā datubāze, kur no augšas tiek pateikts, ka to mums būs lietot. Kur pretī, ja, teiksim, ir tā, ka pastāv kaut kādi vairāki avoti, piemēram, terminoloģijas datubāzes, tad iespējams, ka tur ir bijis tā, ka privātais sektors ir iegājis un aizpildījis kaut kādu tukšumu, kas citādi netiktu darīts vai varbūt pietrūkst līdzekļu. Vai tā fragmentācija, ir arī tā, ka mēs jau nevaram pārstāt domāt, mums ir arī jāizvērtē, vai tas ir vienmēr slikti šī daudzo avotu situācija. Nē, daudzu avotu eksistence, manuprāt, nav slikta, bet, teiksim,
Zinātņu akadēmijas terminoloģijas datu bāze ir valsts bāze un arī TTC bāze ir valsts bāze. Tā kā tur jau ir it kā divas paralēlās sistēmas. Bet tas nebūtu tas ļaunākais. Ir vienkārši daudz tādas situācijas, ka, man liekas, mēs atduramies pret kaut kādām robežām. Nu, teiksim, viselementārākā robeža ir tāda, ja mēs gribam pastīties Mīlenbach-Enzelīnu vārnīcu digitālā formā, mums ir jāprasa atļauja tai tikt klāt. Autortiesības, manuprāt, šai vārnīcai jau ir sen notecējušas, lai gan papildinājumiem laikam nākošais gadu beidzās. Enzelīna daļai nav, Mīlenbacha daļai ir notecējušas. Man liekas, ka papildu sējumiem ir nākošais gadu laikam noticējis. Jā, nu, tas arī ir. Es vienkārši esmu runājis ar studentiem un dažiem cilvēkiem, kas par valodu interesējās. Nu, viņi atrod Mīlenbach-Enzelīnu vārnīcu, un tad izrādās, ka ir jāprasa atļauja, un tad tas aizņems laiku. Nu, tad klapējam šito ciet, skatāmies kaut ko citu, kas ir vienkāršāk. Man liekas, ka ir diezgan daudz tādas barjeras vēl šur tur, no kurām mums vajadzētu izvairīties. Tātad tas, ko mēs visi varam darīt kā lietotāji, ir nevienmēr apmierināties ar to vieglāko pieejamāko variantu, bet tomēr kritiskāk izturēties pret avotiem tieši tāpat kā visām pārējām lietām dzīvē. Jūs esat patērētāji, jums ir jāizvērtē, kas ir labāks un izdevīgāks, ne tikai lētāks. Jūs lasāt presi, jums ir jāizvērtē, kuri ir uzticamāki avoti un kuri ir mazāk uzticami. Tāpat ar valodas resursiem. Bet nākamais es gribētu dot vārdu Normandam Grūzītim no Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta un pajautāt, vai ir tā, ka jūs mēģināt ar šo fragmentāciju kaut kādā mērā cīnīties, kaut kā apkopot, savilkt kopā, salikt vienu vietu šos te valodas resursus, kur ir daudz, vai jūs strādājat pie kaut kā gluži cita šobrīd? Tad es gribētu izspīdināt pāris slaidus. Jā, lūdzu. Vispirms es vēlētos akcentēt, ka, manuprāt, latviešu valodas situācija digitālā vidē jau nav nemaz tik slikta, vai vismaz relatīvi labi. Un relatīvi tādā ziņā, ka attiecībā pret līdz šim pieejamo finansējumu, kas vismaz zinātnes un pētniecības jomā ir bijis samērā fragmentēts ar regulāriem pārtraukumiem, kā tas, diemžēl, ir šobrīd. Bet, neskatoties to visu, domāju, ka mēs esam gan Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūtā, gan sadarbībā ar citiem zinātniskiem un komerciālām institūcijām Rīgā, reģionos un, protams, Eiropā diezgan tālu tikuši. Mazliet neklausa. Jā, tad, kas attiec uz resursiem, tad tur man kolēģi Ilza Auziņa pēcpusdienā pastāstīs mazliet vairāk. Es vēlējos mazliet ieskicēt tādus galvenos virzienus, pie kuriem mēs esam strādājuši. Un tad šeit es neesmu iekļāvis eksperiments mašīnu tulkošanā, jo par to šo tēmu mēs šodien daudz dzirdēsim, tāpēc šeit ir mazliet citi virzieni. Un jau kopš laboratorijas dibināšanas pirmsākumiem, kas bija 92. gadā, mēs strādājuši pie gan resursu, gan dažādu pamata rīku un metožu izstrādes latviešu valodai, kā latviešu valodu automātiski apstrādāt. Un tas, protams, ietver pirmkārt jau morfoloģisko un sintaktisko analīzi, kad mēs mēģinājuši dažādas virzienus, gan likumbāzēt, gan statistiskus un tā tālāk. Un tā rezultātā ir tapuši arī resursi, kā morfoloģiski un sintaktiski anotēti korpusi. Tas, kas ir pēdējo 5-10 gadu laikā būtiski attīstīts, ir jau teksta semantiska analīze, kur mēs saprotam ne tikai vārdu nozīmju saprašanu automatizētā veidā, bet jau arī teikumu līmenī, teksta un dokumentu līmenī mēģināt saprast nozīmi. Tāpat mēs esam mēģinājuši arī iet šaurāk, bet dziļāk
tādā virzienā kā multilingvāla zināšana reprezentācija, kur mēs mēģinām ne tikai tulkot informāciju no cilvēka cilvēkam, bet mēģināt kaut kādu tekstu pārvērst formālos modeļos vai formālos modeļus varbūt cilvēkam saprotamā valodā. Bet, protams, šeit klasiskie virzieni par korpusu lingvistiku un datorleksikogrāfiju, kas mums pašiem ir bijuši nepieciešami kā resursi savos pētījumos, bet kas arī ir kļuvuši kā tādas patstāvīgas vienības un tiek izmantotas gan mācību iestādēs, gan kas attiecas uz leksiskiem resursiem, tad arī ļoti plaši ārpus zinātniskā lauciņa tiek lietot. Tāpat arī pēdējo gadu būtisks izrāvums ir saistīts ar runas atpazīšanu un sintēzi, kurš sadarbojoties gan ar Tilti, gan ar Letu un citiem partneriem esam strādājuši. Un, protams, pāris minūtēs to visu apkopot ir diezgan pagrūti, tāpēc es gribētu vienkārši izspīdināt tādus 2-3 piemērus, kas apkopo mūsu līdzinējo pieredzi, kas ir ļaujuši mums aprobēt mūsu visus šos pētnieciskos virzienus. Un viens no tiem ir attiecībā uz automatizētu informācijas izguvi. Mēs sadarbojoties ar Nacionālo ziņu aģentūru Letu, informācijas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros, esam izstrādājuši tādu rīku, kas nodarbojas ar nestrukturētu tekstu, automātisku analīzi, mēģinot no viņiem izlūgt strukturētus faktus, saglabāt viņu zināšanu bāzē un tālāk izmantot dažādos lietojumos, kā šajā gadījumā tas būtu attiecībā uz personu profilu, publisku personu profilu automātisku izguvi, mēģināt saprast no tekstiem, kurš cilvēks ir strādājis, mācījies un mēģināt veidot tādus kā CV, kas līdz šim tika darīts manuāli, bet šajā kopdarbā mēs mēģinājuši to pacelt automātiskā līmenī. Nākamais tāds zīmīgs piemērs, kas apkopo ne tikai teksta analīzi, bet arī runas analīzi, ir mēdīju monitorings, arī sadarbojoties ar ziņu aģentūru Letu, kur tātad uzdevums ir klausīties radio un TV ziņas, ko šobrīd līdz šim darīja cilvēki, ausņām sēžot un klausoties visus šos raidījumus, kas dienā ir pieejami pēc kārtas un mēģinot tur saklausīt kaut kādus atslēgvārdus, terminus, īpašvārdus un dažādas citas lietas, kas interesē tos vai citus klientus šādai ziņu aģentūrai. Tad mēs mēģinājām šo darbu automatizēt, ka vairs nav nepieciešams klausīties cilvēkam ar ausņām, ka to var izdarīt sistēma un mēģināt pamanīt, ka kaut kādos audio materiālos parādās tie vai citi atslēgvārdi. Un tālāk jau tad, attiecīgi, cilvēks var darīt jau kādas izsmalcinātākas darbības un vairāk laika tam veltīt. Tad varbūt gribētu mazliet pieminēt arī mazāku virzienu, bet arvien aktuālāk, ka mēs cenšamies analizēt ne tikai rakstītu normatīvu valodu, kur ģenerējuši ziņu aģentūras vai tam līdzīgi avoti, bet arī tiešsaistes lietotāju ģenerētus tekstus, kas mēdz būt arī ļoti negramatiski un bieži vien nepareizi, bet fakts ir tāds, kāds viņš ir. Un tad sadarbībā ar Rīgas Stradiņu universitāti mēs veicam arī tādu tīmekļa lietotāju monitoringu ziņu portālos, mēģinot sakot līdzi agresivitātes līmeņiem un kā tas korelē ar kaut kādām ziņām, kas noteiktos laika periodos ir parādījušās un tam līdzīgi. Tā kā, jā, vēlreiz atkārtojot, es domāju, ka Latvijā situācija un latviešu valodē situācija nav nemaz tik slikta. Un mums ir potenciāls un arī potenciāla kapacitāte, kas šobrīd, diemžēl, esošā finansējuma apstākļos netiek pilnā mērā izmantota, bet no perspektīva ir ļoti pozitīva. Paldies. Ir interesanti dzirdēt par šo monitoringu, jo tur savā ziņā, manuprāt, parādās tieši tas pats, kas tulkošanas jomā ir, ka mašīna izdara savu darbu,
Bet, protams, tas nav pilnīgs, pirms cilvēks ir pārgājis pāri un strādājis ar šiem datiem tālāk. Bet es varētu pateikt, kas ir, zinātnē ir tā, ka mēs virzamies uz priekšu, apļi iekšpusē tas, ko to zinām, ārpusē tas, ko nezinām, kur ir tā, kurā vietā jūs, tā teikt, atduraties pret to, kas vēl nav zināms un kas jums ir tās lietas, kas, neteiksim, grūtības, kas jāpārvar, bet tā lieta, ar ko šobrīd tieši ir jāstrādā. Tad tīri datorlingvistikas jomā. Tā latiņa droši vien ar katru gadu ceļas arvien augstāk un augstāk. Bet, principā, mūsu uzdevums ir automatizēt tās lietas, kas ir tādas tie rutīnas darbības, ko šobrīd veic cilvēks. Un tas, ko nosacīt varētu no tāda mākslīgā intelekta palīdzību risināt automātiski, tā lai cilvēkam paliek vairāk laika radošam darbam ar šiem datiem. Un tie uzdevumi, protams, var būt ļoti dažādi, kā mēs šeit parādīt dažus konkrētus piemērus, bet tikpat labi tie var būt dažādi citi virzieni. Bet galvenais atvieglot noņemt no cilvēku pleciem šo rutīnas darbu, lai mēs varētu veikt interesantākas darbības. Tas laikam mums kā cilvēkiem, kā intelektuālā darba veicējiem nozīmē, ka mums ir vajadzīga mūža izglītība, lai mēs varētu tātad pāriet no tiem darbiem, ko pārņems dators, uz kaut kādiem radošiem darbiem, ko dators nespēs pārņemt. Labi, paldies Normundam Grūzītim, un es gribētu dot vārdu arī Initai Vītolai no Latviešu valodas aģentūras. Latviešu valodas aģentūra izstrādā, piemēram, mācību līdzekļus. Un tad jūs varbūt varētu pateikt, kā šie mācību līdzekļi dzīvo digitālajā vidē, cik lielā mērā viņi ir uz turieni pārgājuši vai vēl nav pārgājuši un cik tālu mēs esam. Labdien! Ir skaidrs, ka mūsdienās mēs vispār nevaram iedomāties nevienu cilvēku, kas varētu iztikt bez datora un piedāvātajiem un izmantojamajiem programmatūrām, aplikācijām, rīkiem, resursiem un tā tālāk. Jo faktiski valodas apguvējiem tā ir milzīga datu bāze, bet arī valodas attīstībai, ja mēs to izmantojam, tad faktiski mēs izmantojam šos datus, lai iegūtu objektīvākus pētījumu rezultātus un veiktu tomēr nopietnākus, būtiskākus un zinātniski pamatotākus secinājumus. Šķiet, ka tāds atskaitnes punkts šeit iezīmējās, tas ir 11. 12. gads, 10. 12. gads, gan tad, kad pirmoreiz nopietni arī ar ne tikai Latvijā, bet es saprotu Eiropas līmenī, apkopoja šos te resursus un piedāvātos lietojumu programmatūras dažādās valodās. Arī Latvijā, manuprāt, tad šis te 10. 11. gads ir bijis tāds nozīmīgs, šķiet, ka tad mēģināja apzināties, kas tad ir un ko tad vajag. Arī Latviešu valodas aģentūra toreiz rīkoja sadarbībā ar augstskolām informatīvu semināru ciklu, izdevām pat elektronisko izdevumu, un šī semināra ciklu uzdevums varbūt vairāk bija toreiz gan docētājus, gan studentus, gan sabiedrību kopumā iepazīstināt, kas tad mums ir, un rosināt izmantot to, kas mums ir. Jāsaka, ja toreiz mēs vēl varējām saskaitīt piedāvājumus datorlingvistikas tieši latviešu valodas jomā, tad es paskatījos kaut vai uz Latviešu valodas aģentūras piedāvājumu, kas ir šajos 5 gadījumos tapis, tad es teiktu, es vairs neskaitīju. Ja? Tas vairs nav aktuāli, šī statistiskā informācija. Jāsaka, tādā valstiskā līmenī ik viens darbs uz priekšu raisās ātrāk un nopietnāk, gan finansējuma piešķiršanas jomā, gan tīri teorētisku izstrāļu, varbūt konceptuālā jomā, ja tam ir atbalsts dažādos valstiskos dokumentos. Mēs skaidri zinām, ka Nacionālās attīstības programmā ir iezīmētas latviešu valodas, svešu valodu un informāciju tehnoloģiju apguves aspekts. Un tur ir iezīmēts arī šis te valodu tehnoloģiju attīstības aspekts, kur tātad finansējums noteiktiem projektiem ir saņemts. Ja. Tas ir iezīmēts ne tikai valodu tehnoloģiju šajā jomā, bet arī zinātnes attīstības jomā. Tur ceram, ka varbūt finansējums tomēr
tiks arī piešķirts, jo neraugoties uz statistiski daudzo piedāvājumu aplikāciju ziņā, tomēr ir atsevišķas tādas pamatlietas, kuras joprojām līdz galam nav izstrādātas vai līdz galam nav ērti pieejamas lietotājiem, jo ideālā situācijā jebkura aplikācija vai arī resursi, kā teiksim, korpuslingvistikas piedāvājumi būtu ērti izmantojami pētnieciskā procesā, bez tādām sarežģītām pieejas iespējām, ja, un es joprojām, teiksim, valodas attīstībai šķiet korpuslingvistikas dati ir vienkārši neatsverami, ja, gan vārnīcu izstrādē, gan pētījumu izstrādē un tā tālāk. Skaidrs, te ir arī, ja par Latviešu valodas aģentūru runājam, tad mūsu uzdevumi ir iezīmēti valodas politikas pirmkārt pamatnostādnēs. Un es paskaitīju, to ir diezgan daudz, teiksim, ja mēs tā paskatāmies kaut vai šo 15. gadu, tad aptuveni 15% no mums piešķirtā valsts budžeta tiek izmantoti dažādu mācību resursu un dažādu citu ar latviešu valodu saistītu aplikāciju izstrādē. Es te neminēšu elektroniskos izdevumus, ja, bet tieši dažādas tādas vienkāršākas vai sarežģītākas aplikācijas. Un tas pats ir iezīmēts arī visā periodā no 15. līdz 20. gadam. 15% liekas, tas nav maz vienai iestādē, bet īstenībā tas arī tas nav daudz liekas, bet tas nav arī maz, ja mēs ņemam vērā, cik daudz uzdevumu un funkcijas, teiksim, ir jāveic aģentūrai. Mēs priecājamies par ikvienu jaunu vārnīcu, un šai gadījumā, teiksim, datorlingvistika ir piedāvā un vispār elektroniskā saziņa arī piedāvā ļoti daudz iespēju vārnīcu izstrādē. Mēs esam priecīgi piedāvāt arī vārnīcas, gan lingva kulturoloģiskas, gan trīsvalodu, gan divvalodu, un vārnīcu izstrādē šādi mēs varam iesaistīt arī ne tikai pašus izstrādātājus, bet arī sabiedrību kopumā. Ja. Tad ir dažādi informatīvi izglītojuši, protams, materiāli, uzziņas informācijas, dažādi elektroniskie materiāli, teiksim, šis, kas to par latviešu valodniecības attīstību, bet ja mēs runājam par latviešu valodas apguvi, tie ir visi apkopoti gan saziņas tiltā portālā, gan māci un mācies. Un problēma ir tā, ka mūsu mērķa auditorija, jebkurš elektroniskais resurss vai aplikācija tiek izstrādāta noteiktai mērķa auditorijai. Līdz ar to tā mērķa auditorija Latviešu valodas aģentūrai valodas apguves jomā ir ļoti liela, plaša. Tie ir gan pirmskola, sākuma skola, pamatskola, vidusskola, tie ir pieaugušie, tie ir pedagogi, digitālās kaut vai tāfeles, ja, tie ir imigranti un diasporas skolēni, kur īstenībā bez elektronisko mācību līdzekļu piedāvājumu pat mūsdienās ir grūti iztikt. Ir skaidrs, ka tās mērķa auditorijas ir tik plašas, un tas finansējums nav tikai valsts finansējums, tas ir Eiropas arī struktūra fondu finansējums, un tas ir arī šis te integrācijas projektiem atvēlētais finansējums, kas arī nav nemaz tik nenozīmīgs. Ja. Lai vai kā, ir viena lieta tehnoloģiskie risinājumi, un es teiktu, ka mēs esam bagāti tieši ar to cilvēku spēju, kas šajās te informāciju tehnoloģijās strādā, piedāvāt dažādus risinājumus. Šeit, tā kā mēs nevarētu sūdzēties, manuprāt, ja, tīri par šo informāciju tehnoloģiju pusi, bet jebkuram materiālam ir divas puses. Tas ir tas saturs, ko mēs ieliekam šajā te konkrētajā digitālajā risinājumā. Līdz ar to Latviešu valodas aģentūra arī ļoti daudz domā par to, kas tad saturiski tiek ielikt šajos materiālos. Un līdz ar to ikvienas aplikācijas, ikviena piedāvājuma, lietojuma programmas vērtība
rezultātā pieaug. Ja? Tā tad nevar būt tehnoloģiskais risinājums arī bez satura. Tā laikam, bet vai ir draudi? Grūti pateikt. Latviešu valodai un latviešu valodas lietojumam draudi nevar būt, kamēr vien ir runātāji tajā. Ja? Kā mēs dzirdējām, draudu nav, ir vienkārši jāstrādā. Mēs vienmēr esam pēdējā laikā ar draudiem, ja, bet ir tiešām jāstrādā. Jāstrādā un jāmācās, lai datori mūs neizkonkurētu. Varbūt no zāles ir kāds jautājums mūsu runātājiem, jo mēs apsolījām diskusiju, bet visi tik godīgi klausās, ka vienīgais diskutētājs esmu es, laikam, šobrīd. Init Vītola minēja šo sabiedrības iesaistīšanu vārnīcu veidošanā, kas izklausās ļoti interesanti, jo mēs zinām, ka internetā resursos ļoti liela loma ir tādam lietotāja veidotiem saturam. Un es gribētu mūsu diskusijas dalībniekiem pavisam īsi pajautāt, protams, mēs visi esam ļoti aizņemti, bet ja jums būtu šī iespēja kaut kādu nedaudz savu laiku atlicināt un kaut kur kādam drusku palīdzēt, to, ko sauc par crowdsourcing, ja, kad cilvēks brīvajā laikā izdara kaut ko tādu, kas viņam ir sirdslieta, tad kur jūs aiziet un ko jūs izdarītu, ja jums būtu šis te laika kvants nelielais un iespēja kādam projektam kaut kur digitālajā vidē latviešu valodai palīdzēt? Kas tas būtu? Varbūt Andrejs Veisbergs varētu iesākt. Varbūt, ka būtu jānosūta latviešu valodas vārnīcai, bet ir vairāk šīs vārnīcas, bet ir viena tāda, kas izlēc pirmā ārā faktiski, kur ir vārdi, ir jāieraksta precīzi vārds un tad tiek dots, skaidrojums. Ļoti daudz vārdu tur nav. Tur varētu aizsūtīt palagus ar vārdiem, kuru nav. Bet man liekas, ka šai vārnīcai nav tās iespējas aizsūtīt kaut kādu iemeslu dēļ. Ja tā būtu, tad būtu labi. Kura vārnīca tā ir? Latviešu valodas vārnīca, viņa tā arī saucās. Tukšs ekrāns, malā ir jāieraksta vārds, un tad parādās kaut kas uz ekrāna. Andrejs Vasiljevs, ko tu darītu? Tev būs neliels laika nogrieznis. Tā sanāk, šogad ir Raņa Naspāzijas jubilejas gads, un daudz domāju par Raini un dažādos kontekstos, bet man liekas, tas viņa gara plašums izpaudās ļoti arī valodā. Viņš valodu saskatīja kā tādu dzīvu vidi, kurā ir šī vieta jaunradei. Un Raņa jaunradas augļus mēs baudām vēl joprojām, kaut vai daudzos vārdos, kas ir iegājuši mūsu ikdienas apritē. Un atejot varbūt no racionālās šīs dienas semināra tēmas, man liekas, ka tādā valodas jaunradē mums kaut kā vajadzētu vairāk ieklausīties literātos, dzejniekos un arī atraisīt to potenciālu, kaut to Janīnas Kursītes Vārdanīca ir lielisks piemērs. Un attīstīt valodu un atrast šīm mūsdienu parādībām, mūsdienu procesiem, izmantot labskanīgus latviešu vārdus. Paldies. Normunds Gruzītis, ja jums būtu neliels laika nogrieziens, ko ieguldīt kādā latviešu valodai nozīmīgā projektā, kas tas būtu, kur jūs palīdzētu? Tad es droši vien vēlētos iesaistīties tādās aktivitātēs, kuras grūti desās izmērīt, jebkurām grūti ir finansējumu saņemt, kas ir parasti saistās ar kultūras mantojuma lietām. Patiesībā es arī mazliet esmu iesaistīts seno tekstu korpusa veidošanā, bet tā ir varbūt joma, kur, ja būtu vairāk laika, labprāt vairāk iesaistītos. Bet kad bija komentārs par vārnīcām, patiesībā mēs esam ļoti pārsteigti, cik ļoti aktīvi ir mūsu vārnīcu lietotāji. Mēs regulāri saņemam simtiem tūkstošiem komentāru katru gadu, katru mēnesi par dažādiem ieteikumiem, kur vai nu pamanīts kļūdas, vai nu ieteikumi, ka tur vajadzētu kaut varbūt nozīmi dalījumu savādāku. Tāpat arī mēs, lai arī varbūt nesakam skaļi, bet piefiksējam visus neatrastos vārdus un meklējam viņiem šķirkļus. Bet tā problēma ir, ka mums jau nepatīk tikai ar vārdu sarakstu, vajadzīgs arī ir skaidruma saraksts. Ja. Bet es tiešām esmu pārsteigts par to, cik aktīvi ir
cik aktīvi ir atgriezeniskā saite ar valodas resursu lietotājiem? Inita Vītola. Laikam jau tad jāsaka tā, bet man labāk tur nelaist klāt, jo es varētu tikai to visu sabojāt. Tie pamatrīki un pamat kaut kādas datubāzes, bez kurām, manuprāt, nevar pastāvēt nevienas valodas tālāk attīstība un arī citu produktu izstrādne. Tie kā tā sauktais, ko ikdienā sauc par nacionālajiem korpusiem, līdzsvarotos, sabalansētos, ja. Mums ir ļoti daudz dažādiem speciālām vajadzībām izveidot korpusu, bet tieši tāda plašai sabiedrībai ļoti ērti, viegli, vienkārši lietojama korpusa. Bet tur laikam mani labāk klāt nelaist. Labi, paldies. Tad noslēgumā es gribētu aicināt mūs visus atcerēties, ka bija tāda laika, kad vārnīcas bija uz papīra, un tad beigās bija ielīmēta maza lapiņa, kur bija rakstīts pamanītās kļūdas. Tādā lapusē tas un tas jāmaina. Tagad mums ir jāatceras, ka ļoti daudz kas pastāv elektroniski, un ja jūs izmantojat šo mašīnu tulkošanas rīku, tad nevajag tikai dusmoties vai tikai smieties, vēlams arī atcerēties, ka aiz tā viss stāv cilvēki, kuriem var nosūtīt jūsu atsauksmes, un viņi būs ļoti priecīgi. Un viņi arī droši vien, ka savos produktos kaut ko izmainīs. Un tā mēs visi varam palīdzēt mums visiem strādāt labāk, jo mums būs labāki darba rīki. Paldies, ar to šī diskusija ir beigusies.